Vai kāds uz mana vārda ir paņēmis kredītu? Ir dzirdēts par tādiem gadījumiem, kad kādas personas dati ir ļaunprātīgi izmantot, lai saņemtu kredītu. Kā var uzzināt, vai uz mana vārda ir reģistrēti kredīti? To var uzzināt www.manakredītvēsture.lv. Šajā tīmekļa vietnē katra fiziska persona var redzēt savas gan iepriekšējās, gan pašreizējās kredīta saistības. Var redzēt ne tikai aizdevumu noformēšanas laiku, bet arī aizdoto summu, aizdevēju nosaukumu un citus datus. Tāpat šeit ir pieejama informācija par to, vai saistības izpildītas laikus vai ir kavētas. Šeit parādās gan hipotekārie, gan patēriņa kredīti, automašīnu līzingi, studiju kredīti, kredītkartes vai kredītlīnijas, arī neapmaksāti apsaimniekošanas vai īres rēķini, kā arī neapmaksāti sodi par automašīnas novietošanu neatļautā vietā. Šajā datu bāzē parādās informācija par pēdējiem 20 gadiem. Ieejiet, pārbaudiet savas saistības. Tas ir bez maksas.